Cīņa par Latvijas interesēm Eiropas Savienības budžetā nākamajiem 7 gadiem iet finiša taisnē. Tuvākā mēneša laikā dalību valstīm par to būs jāvienojas un vienbalsīgi budžets jāapstiprina. Vai tas maz ir iespējams? To es jautāšu Eiropas parlamenta deputātam Krišjānim Kariņam. Kā tas īsti ir? Latvija ir definējusi divas prioritātes nākamajā daudzgadu budžetā. Mums ir nepieciešamas lauksaimniecības atbalsts, kas atbilst vidējām Eiropas līmenim, ne tik zems, kā viņš šobrīd ir, un mums ir nepieciešams kohēzijas finansējums. Tās ir tās naudas, ko faktiski visa sabiedrība jūt. Tie ir mūsu lielceļi, tās ir mūsu kanalizācijas sistēmas, ūdens apgādes sistēmas, izglītības iestāžu uzlabojumi un tā tālāk uzņēmēju darbības atbalsts. Tās viss ir kohēzijas naudas. Bet vai nebūs tā, ka Latvija iegūs lielāku naudu zemniekiem, proti pienam, gaļai un maizei, nevis, teiksim, ceļiem, jo lielāka cīņa šobrīd no Latvijas puses notiek par lauksaimniecību? Iespējams, ka Latvijas presē redzamāka cīņa notiek par lauksaimniecību, bet Briselē tikpat liela cīņa notiek arī par kohēzijas politiku. Tagad, lai saprast, kā Eiropā pieņems lēmumu par visādu veidu atbalstiem, katram ir savs likums. Ir vairāk kā 70 likumi, kas noteiks visu nākamo 7 gadu budžetu. Viena no šiem likumiem tas ir tā regula par kohēziju. Šajā regulā par gala versiju būs jāvienojās gan Eiropas parlamentam, gan Eiropas padomē, respektīvi dalībvalstīm. Ko mēs jau līdz šim esam panākuši, ir, ka Eiropas parlamenta līmenī ir ierakstīts pants, kas nosaka, ka Latvijai nebūs mazāks finansējums kā iepriekšējā plānošanas periodā. Jo šobrīd, kā mēs zinām, Eiropas komisija pēc savām formulām piedāvā mums mazāk naudas, bet mēs esam guvuši parlamenta atbalstā, tad ne tikai vienas politiskās grupas, bet visu, ka mums būtu nemazāk. Un šobrīd tas likuma projekts ir tajā stadijā, kur parlaments runādams ar padomu mēģina nonākt pie vienota vai kopīga teksta, un mūsu pants joprojām pastāv, nav mainīts. Starp citu, arī Eiropas Savienības padomes prezidents Hermans Van Rompējs viesojoties Latvijā teica, ka Latvijas intereses tiks ņemtas vērā nopietni šajā budžetā. Vai tā ir realitāte vai tikai tāda pasaka? Politikā visas darbības ir arī simboliski svarīgas. Rompējkungs varēja izlēmt palikt Briselē vai doties uz Madridi vai doties uz Londonu. Tā vietā viņš izvēlējās doties ceļā uz Rīgu, tikties ar Dombrovskungu, kur viņš labi zināja, ka Dombrovskungs atgādinās Rompējkungu par mūsu interesēm i lauksaimniecības politikā, i kohēzijas politikā. Viņš tātad teikdams, kad padome ņems vērā mūsu intereses, tas ir diezgan spēcīgs signāls, ka iespējams nebūs nekādas krasas maiņas, jo ja viņš, respektīvi padome, gribētu mainīt viedokļu, diez vai tad viņš dotos uz Latviju. Tā kā ir saņemts iespējams pozitīvs signāls no Eiropas, tā bija saruna ar Krišjāni Kariņu, Eiropas parlamenta deputātu, pārēj tapus sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.